Hei! Bišķi sniedziņš ir, un mēs testējam -10 grādos Chery Tiggo 7. Latvijā 2026. gada janvārī ir nopērkami 2 modeļi – Tiggo 7 un Tiggo 8. Taču drīzumā būs arī Tiggo 9, kas ir vislielākais, un Tiggo 4, kas savukārt ir vismazākais. Dizains ir interesanta lieta, tāpēc, ka auto tā ir, ja ne pirmā, tad noteikti otrā svarīgākā lieta potenciālo braucēju izvēlē. Un šeit, ja mēs paskatāmies, ja mēs redzam, ir Ķīnas auto, un katrā ziņā mēs vairs nevaram runāt, ka mēs redzam tādas atklātās Eiropas autobūvas kopiju. Skaidrs ir tas, ka ķīnieši taisa savu dizainu. Jā, iekšā iespaidojoties, paskatīsimies kaut kas līdzīgs Mercedesam. Tiggo 7 atslēgas izskatās šādi, un galvenais, redziet, ir maisiņā. Vai pastīsimies, kas tad mums ir iekšā automobīlī, un sāksim mēs ar bagāžu nodalījumu. Ir iespēja attaisīt arī ar pulti bagāžnieku. Drošības sistēma strādā, tāpēc, ka man mašīna darbojās, bet, atnākot ar roku uzspiežam. Bagāžnieku vāks man ir uzlikts uz maksimālo 100%. Nostāties varam, bet tā pa minimumu. Tā kā 1,81 m jau varētu būt nedaudz pa zemu. Teiksim tā, jāpieliecās. Bagāžas nodalījums mums ir 484 litri. Kas interesanti, mums ir pilnais rezerves ritenis. Daudziem tas ir būtiski, bet citām mašīnām arī var piepirkt. Par izolāciju varētu būt jautājumi, kā redzam, te ir viena līnija, bet tā būtībā redzam, ka ir visur uzreiz virsbūve, dažas palīglietas. Un, ja mēs vēlamies nolaist krēslu, tad labāk to ir darīt no iekšas, jo pretējā gadījumā pieskaramies bumperim un sasmērējam bikses. Ko mēs varam šoreiz atļauties? Papildus ekstras mums ir 12 volt rozete, pakaramais. Un šādu mēs varam uztaisīt jumtiņu. Grīda ir diezgan taisna, bet ir viegls slīpumiņš uz augšu. Lai nekrīt iekšā grūži, šitā lieta, tā man patīk. Tā esam ciet. Kvalitatīvi nostrādāts auto salons. Un šitā ir pat cietā plasmasa. Un tik un tā izskatās, redz, tas matējums piedod šim materiālam labāk izskat. Te ir kaut kas uz karbona. Jā, mazā skannīca apaļās, labi arī nostrādāts tāds alumīnijas, nedaudz uz mersīti atgādina. Lūk, Sony skannes. Šī tāda lēta plasmas ir, bet te var sēdēt bērns, un tomēr tie, kam ir bērni, tie zina, ka šits ir diezgan netieši. Tad mēdz būt īpaši vasarā saldējumi, lipīgie čupa-čups un tādā garā, te var visu smuki iztīrīt. Tā kā es gribu teikt, ka tās ir aizmugurējās durvis. Labi nostrādātas ir. Un arī, kur mums ir dublīši, kur ir aizsargs. Tas nozīmē, ka mēs varēsim ar tīrām biksēm iekāpt. Aizmugurē vadītāju krēslu. Es saku, ķīnieši tādā ziņā, mauc pa dobu. Šī gan ir maksimāli treknākā komplektācija. Uniq AVD 4x4 versija. Šitas varbūt varēja būt stingrāks. Bet, un tajā pašā laikā panorāmas loks. Ar lūku turklāt. Un cenu pateikšu drīz. Rūpīgam saimniekam vēl plēvīts palikuši, tas uz īpašnieku. Jā, tas jāpievērš uzmanība. Daudziem ķīniešiem vēl nāk USB parastā, jeb USB-A izēja. Tomēr tagad Eiropiešiem visiem jau gandrīz visur C. Aizmugurē Tiggo 7 vietas pietiek. Es pat esmu nedaudz krēslu vairāk atgāzies nekā vajadzētu. Tajā retajā reizē, kad būsiet 5 mašīnā, protams, kad tur, kur panorāmas logs vietas pietiek, un līdz stiklam ļoti liels gabaliņš ir. Redzam, ka arī sānos ir absolūti pietiekoši vietas, tā kā aizmugurē pieaugušais cilvēks var sēdēt brīvi. Aizmugurējā gaisma ir uz slēdzi. Kad biju Ķīnā testa braucienā, kuru mēs vēlreiz saka, ir baigi svarīgi, mēs nevaram būt absolūti droši, ka tās ir tās pašas mašīnas, kas nāk uz Eiropu. Bet vismaz Tiggo 9 bija tāds ļoti aizdomīgs plasmas tieši, ja mēs skatāmies uz panorāmas loga šo te vidējo stiprības ribu. To tā nevar
parādīt video, bet tad, kad jūs esat paskatāties, cik tā ir pārliecinoša, šeit tā ir labāka nekā, ko es skatījos Ķīnā, bet jāskatās, kā tā kalpos ar ziemām, ar lietu un ūdeņiem. Metamies priekšā. Te droši vien ir bijusi slēdzene, bet konvejerā tik viegli nav nomainīt formu. Svarīgi, starp citu, ka šeit ir pilnie rokturi, kas tagad Ķīnā arī būs obligāti. Vairs nedrīkstēs būt jaunajiem Ķīnas automobīļiem rokturi, kas ievelkās. Ļoti līdzīgs durvis. Vienīgi šeit mums ir vairāk kontroli, kas ir saistīta gan ar logiem, kas izskatās 1:1 ar Mercedes, spoguļu regulāciju. Un krēsli mūsu komplektācijā ir ar atmiņu un abās pusēs elektroniski vadāmi. Sēžamies iekšā. Tūrē gribu atzīmēt, ka ir līdzīga kļūda, kāda agrāk bija Volkswagenam. Te gluži nav touchscreens. Varam redzēt, ka kustās viss panelis, bet sanāk netīšām atlikt. Un braucot, atslēgt vai ieslēgt ātru kruīzu kontroli, var gadīties. Sērti pārskatāms instrumentu panelis, ir visādi asistenti. Šīs varbūt 2 pogas te ir liekas, nav vērti, bet tādā vienā reizē ātri noregulēt priekšējā displejā. Spilgtumi ir ok. Kameriņas strādā, kameriņas pīkst, bet diezgan klusu, vismaz man pagaidām ir uzlikts. Taču tās var dzirdēt, kā mēs redzam, kur mūs arī filmē 2 punktiņi. Tik. Šajā auto tu noteikti nejūties, kā būtu ielikts tādā sintētisko materiālu fabrikā. Arī smarža ir, es pat teiktu, ka nav nekāda. Un par to, kā tas ir nostrādāts jaunam auto, īsti piekasīties daudz, kur es domāju, ka nav. Šīta karbona uzlika neizskatās lēta. Es pat teiktu, ka ļoti labi izskatās start and stop poga. Digitālie displeji un ekrāni man patīk, un kas svarīgākais, ka tie ir nedaudz ieliektā skatā pret mani. Vidējā konsolē arī ir dažādas iespējas, gan no mūzikas vadības, teiksim, šeit mēs varam pamainīt braukšanas režīmus, kas ir svarīgi. Ir eko, normal, sport, snow, kurš man saka, mud, sand un offroad. Offroadā šoreiz nebrauksim, mašīna ir jāiebrauc, jo kopā nobraukt mēs varam redzēt, ir tikai 406 km. Jāpabrauc 1000, un tad var likt tādas lielākas pārslodzes. Dažādi šīs te papildus funkcijas ir Smart Key. Labi, var pieprogrammēt, cik kas tuvu, kas ar starp citu no drošības viedokļa diezgan labi. Redzam, ka Ķīnas autobūvē ir diezgan daudz šīs te adapcijas iespējas. Uzliksim auto sarkano tonīti. To vairāk redzēsim naktī. Salaiduma vietas ir īpatnēji. Arī šeit varam redzēt, jau ka viņas tā nesiet kopā. Dzīvē tomēr izskatītos labāk, ja tās saietu kopā. Tīri mans viedoklis. Tā kā ir dažādas iespējas, ko tas šeit var adaptēt, bet no tādiem mīnusiem, ko tomēr daudzi atzīst kā mīnus, kādam varbūt tas ir plus, ir šie skārienu jūtīgās pogas. Labi, ka klimata kontrolas pogas ir iznestas ārpusē, ka tev nav jāmeklē kaut kur ekrānā ar cimdiem. Nepaspaidīs, jā. Šitie gan ir baisi. Priekšā apgaismojums ir skārienu jūtīgais. Tā. Aiziet. Atsevišķi vēlējos parādīt šo spogulīti. Redziet, un tepat spogulītim ir 2 režīmi, augstais un siltais. Un pa visu perimetru. Šis ir uztaisīts glauni. Te prasītos, ka smuki tā uz augšu, bet magnētu risinājums. Tā arī blakus sēdētāji būs iepriecināti par šādu spogulīti. Un vidējā konsolē šeit mēs redzam, ir bezvadu telefonu lādētājs, USB-C beidzot portiņš ir, arī jā. Un man ļoti patīk, kad ir fiziskā poga uz skaļumu. Šeit tad vajag ātri, ja piemēram. Lai gan šeit arī viss strādā, ja. Kā no pogas viedokļa, bet var arī vidējā konsolē. Forša lieta, kas man patīk, kad var ieslēgt atsevišķu uzreiz kameru, un priekšā kamera reāli palīdz, īpaši, ja tev jāpiebrauc ir pie kādas kupenes. Ja? Te mēs varam regulēt režīmus arī, ne tikai ekrānā, bet ar pogu, kas ir labi, sports. Mēs liksim sniegu, pat vizualizāciju uztaisīt, ļoti, ļoti gaumīgi ir. Elektroniskā rokas bremze mēdz ieslēgties. Tur pati tā neatslēdzās. Kādam patīk, kādam nē, man bišķi traucē, bet varbūt arī piereduma jautājums. Viena no svarīgākajām pogām ir te attaisīt vaļā bagāžu nodalījumu. Ērti pieejami var uzreiz piespiest. Paskatīsimies, kas mums te ir ar pedāļiem. Te ir metāls, šitas mums ir plasmas.
Tā mums izskatās stūras savienojumi. Ir arī apakšā plauktiņš. Te ir 12 voltu rozet, bet kas ir šitie? Wow, pasties, re, kur ir ieliktas smaržiņas. Nu, tas sanāk, ka te ir 3 smaržiņas. Jā, 7 gadu ražotāja garantija. Tik pārbaudat, uz ko tā strādā. Baigais augstums jāuztais būs daži dronu kadri, jo ziemā kniebiens mums tagad ir. Paskatīsimies, kas mums te notiek ar dzelžiem. Motoru pārseks. Tā. Durvis. Tā, kas mums aizmugurē te notiek. Nu, gandrīz sanāk, ka mīkstākais metāls bija man uz motoru pārsega. Lukturīts. Pēc mazgāšanas mums ir aizsvīdas. Apskatīsimies dzinēju, kas tad mums te ir. Nu, re, un neko jau īsti mēs nevaram redzēt. Jā, varam te ieliet logu šķidrumu un būtībā pilnībā noklāts. Ar lielāku apņēmību jātais vaļā šitie plasmas klipši. Bet arī te pasties, redzi, nopakots. Un, kad bija uzstīts sniegs, tiešām varēja redzēt, ka izolācija strādā, sniegs nekus uz motoru pārsega. Kas tad mums te ir noslēpts? Nu, lūk, jā, 1.6 turbo benzīna dzinējs, 108 kW vai 145 zirga spēki. Jā, viss ir ar Chery zīmotnēm, reku tur. Te nav adaptēts un kaut kas komplektēts. Tā ir pilnvērtīga Chery automašīna. Pēc tas ir nočakarēts, to tā nevar pateikt. Šobrīd ir pieejami 2 motori, 1.6 iekšdedzinēja auto, ar ko es braucu. Taču, ja jūs izvērtējat iegādāties Chery markas automobīli, es noteikti iesaku izmēģināt spraudņu hibrīdu. Man ļoti šis dzinējs patika. Es braucu Ķīnā, tur var atšķirties motoru jaudas un specifikācijas. Jaunam Cheryam spraudņu veidu hibrīds man ļoti patīkam pārsteidza, un es izvēlētos to labāk nekā vienkārši iekšdedzinēja auto. Līnija asistents, teiksim tā, nedaudz nekorekti strādā. Man patīk, kā ir eiropiešiem, ka tas tur taisni līnijā. Un, nu, jā, smuki mašīnas tas nolasa, bet rekuris tagad aiziešu pa kreiso līniju, diezgan uzlaiž virsū uz līnijas, un tad met atpakaļ. Un atpakaļējās līnijas jau iet ļoti strauji, un te mēs redzam, ka, teiksim, tās līnijas viņš nevar īsti noturēt, jā. Ja līnija asistents, manuprāt, nestrādā, tad šeit ir lūk tā, nu, nosauksim to par Chery vadības pogu, kuri gan kruīza kontrols ieslēdzās, gan līnija asistents ieslēdzās, un tas jau mūs tur labi joslās. Tā kā nemēģinām pat slēgt līniju asistentu, šeit mēs varam apskatīties, atgādina saskaņā ar Eiropas noteikumiem, kad jāpietur roka ar stūrīti, bet redzam, ka tas viss notiek labi. Vienīgi, nu, jāpiespiež ilgāk, ja gribam palielināt ātrumu, tad tāds ilgāks pogas nospiediens ir jātais. Bet redzams, šobrīd ļoti labi stur auto starp joslām. Līnija asistents nelietojams, šītas viņu pašu sistēma kombinētā. Viss notiek ļoti labi. Ķīnieši ātri uzlabos, bet re, kā viņš spiež ūdeni. Pamatā apakšā, bet, nu, aizmērē arī līdz augšā. Re, kur mums tur ir tāda liela kupana. Mēs pamēģināsim tur iebraukt. Un skatāmies, kā mums tam palīdz kamera. Ko mēs te varam redzēt. Varam. Saulīt atspīd gan. Bet, re, tā, būs labi. Nevelti, esmu šobrīd pie Spicas, jo, kas interesanti, pats pirmais var to saukt par oficiālo pop-up veikalu, bet reālā vieta, kur tu vari apskatīt Chery automobīļus, ir tieši pie tirdzniecības centra Spica, un šeit mēs redzam, B ieeja ir tā, kur ir jādodās viss tuvāk piebraucot, un tad pa kreisi. Tur ir Chery veikals vai
Var to saukt arī pa dīleru salonu. Kādas tad ir cenas? Būtībā Chery Tiggo 7 ir pieejams 3 komplektācijās – Luxury, Unique un AVD vai 4x4 versija. Visām versijām motori ir vienādi, 1,6 turbo benzīna dzinēji ar 108 kW vai 145 zirgspēku jaudu, bet kas ir svarīgākais? Svarīgākais, ka lētākā versija maksā 29 990 eiro, vidējā versija 31 990 eiro un dārgākajā versijā, ko tad mēs arī šeit testējam e-auto, cena ir 34 490 eiro. Daudz vai maz vērtēt paši, ir jāsalīdzina, ko jūs varat dabūt. Tad, kad, protams, bija dižpārdoklis, pagājuši gadu Volkswagen Styrons, mēs arī e-auto publicējam. Skatāties, ņematies, šis ir ļoti karsts piedāvājums 32 500. Ja tās piedāvājums būtu tagad, tad, protams, būtu Chery Tiggo grūtāk konkurēt. Bet tagad Styrons ir pavisam citā cenā. Tā kā jāskatās, kāds ir kopējs piedāvājums, plus vienmēr ir jautājums, kā ienāk jauns dīlers, un šobrīd oficiāla atklāšana jau būs vēl tikai februārī. Tad jautājums ir, kur ir detaļas, cik ilgi nāk detaļas. Tā kā es biju Ķīnā, tad es zinu, ka 98% no detaļām ir jābūt uz vietas noliktavā importierim. Chery nepiekop, kad ir kaut kāds lielās vairumtirdzniecības bāzes, piemēram, būtu Polijā vai Vācijā, bet realitāte ir tā, ka katrs oficiālais pārstāvs savā valstī veido šo te gandrīz 100% noliktavas bāzi un ir jābūt pat rezerves motoram. Tā kā šis te 1.6 turbo benzīna dzinējs arī būs. Bet ja jūs salīdzināt Tiggo, tiešām paskatāties spraudņu hibrīdu, kā motors, man tas patika labāk, bet tas ir arī dārgāks. Tā kā esmu salonā, tad apskatīsimies, cik maksā mūsu hibrīds. Lūk, ir 2 veidi plug-in hibrīdam, 1,5 litru turbo dzinējs un redzam zirdziņi ik krietni vairāk. Tur bija 245, te ir 275 zirga spēki, 2 komplektācijas Luxury un Unique, un cena 35 990 un 37 990. Personīgi es pieliktos 3,5 un ņemtu plug-in hibrīdu. Paldies, ka noskatījies e-auto testu. Komentāros pie šī video būs saite uz rakstu, kur tehniskie parametri ir vairāk, kā arī rakstā ir vairāk plusi un mīnusi, mazās lietiņas, kas kādam varbūt ir svarīgas. Paskatieties, izlasat rakstu un neaizmirst. Es zinu, ka ar to neiet tik viegli, bet var taču piespiest vienu tikšķi un piesakot mūsu kanālam. Portāls e-auto.lv piedāvā